Labdien! Šodien es gribētu nedaudz parunāt par studiju programmu kvalitāti Rīgas Tehniskajā universitātē. Redziet, ir tā, ka, protams, tā nepārtraukti tiek uzlabota, to dara profesori, to dara dekāna vietnieki zinātniskajā un akadēmiskajā, jeb mācību darbā fakultātēs, to dara dekāni, institūta direktori, katedru vadītāji. Nepārtraukti studiju programmas, studiju priekšmeti tiek pilnveidoti, uzlaboti, bet kopumā tie lēmumi, kas ir valdībā pieņemti attiecībā uz studiju procesu organizēšanu, ir ļoti drastiski bijuši pirms gadiem 25, kad tika samazināts kontaktstundu skaits studiju programmās, un studentam tagad ir atļauts vairāk par 20 kontaktstundām nedēļā pavadīt lekcijās un laboratorijās, bet tas finansējums tam neseko, bet iepriekšējos 20 gadus bija tā, ka šis kontaktstundu skaits bija ierobežots ne vairāk kā 20. Un līdz ar to vairāk priekšmeti tika apvienoti, to apjoms samazināts, un tas, kas bija 80. gados, kad bija 45 kontaktstundas nedēļā, tagad ir tās 20 kontaktstundas, un, protams, mēs redzam, ka vairākās specialitātēs tas ir daudz pa maz, ko vajag studentam, lai tajā laikā, kad viņam ir jāapgūst šī specialitāte, viņš būtu kvalitatīvi apgūst visas zināšanas. Bijušais rektors Egons Lavendelis ir izteicis priekšlikumu organizēt RTU akadēmiķu padomi, lai šie cilvēki, kas jau ieguvuši augstāko zinātnisko novērtējumu Latvijā, sanāktu kopā un izteiktu priekšlikumus, kā studiju daļai, tā visām fakultātēm savu redzējumu, kā uzlabot tieši šī studiju kvalitāti un priekšmetu pasniegšanu Rīgas Tehniskajā universitātē. Tāpēc šis pirmais tāds jaunais pasākums, kas ir Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiķu padomes sanāksme, pirmā būs 12. aprīlī, šeit pat Ķīpsalā, tajā vietā, kur katru ceturtdienu sanāk kopā dekāni, un tiks uzklausītas akadēmiķu domas. Es no savas puses domāju, ka šādas padomas sanākšana un apspriešana par vispār studiju procesu kā tādu RTU un Latvijā kopumā ir ļoti apsveicama. Es pats arī personīgi piedalīšos un lūdzu visus mūsu akadēmiķus būt atsaucīgiem un nākt uz šo apspriedi pirmo. Es domāju, ka viņi kļūs kā regulāri katru semestri, un arī, protams, tā ir atklāta studiju procesa atbildīgiem cilvēkiem, un tie var atnākt arī paklausīties, par ko tad mēs te runāsim. Tātad rūpes par studiju procesu un tā kvalitāti Rīgas Tehniskajā universitātē ir arī pārgājuši jaunā tādā pakāpē, izmantot šo akadēmiķu pieredzi un arī domas par to, ko mums visiem kopā darīt, lai studiju kvalitāte uzlabotos. Paldies!